Čau, mans vārds ir Diāna, un es esmu klāt ar jaunāko BUT.LV video apskatu. Šodien galvenajā lomā ir izskatīgais HP Pavilion DV6 portatīvais dators. Liela daļa ierīces korpusa ir veidot no metāliska materiāla, tai skaitā vāks, kur apakšējā stūrī novietots HP logo, kurš izgaismojas līdz ar displeju. Līdzīgs risinājums sastopams arī kompānijas Apple piedāvātajos datoros. Patīkami, ka datoru 15,6 colu displeju ir iespējams atlocīt teju vai taisnā leņķī, kas atsevišķos gadījumos varētu būt diezgan noderīgi. Piemēram, lietojot šo klēpjdatoru gultā, kad guļam uz muguras un atstatējam ierīci pret kājām. Displejam ir standarta 1366 x 768 pikseli izšķirtspēja. Attēls tiek nodrošināts visnotaļ kvalitatīvs un ass. Jāpiemina, ka LED aizmugura apgaismojums ir neierasti spožs, kas atvieglos ierīces lietošanu spilgtā saules gaismā. Tāpat arī LED, kas pamazām kļūst par aizmuguru gaismojumu standartu, vienmērīgi izgaismo attēlu un patērē mazāk elektroenerģijas, salīdzinājumā ar vecā tipa apgaismojumiem. Zem displeja ir novietota skaļruņu reste. Skaņas sistēma veidot sadarbībā ar Beats Audio un priekšportatīvā datora nodrošina patiešām iespaidīgu skanējumu. Tāpat arī skaļruņu novietot ierīces priekšpusē. Vēlamies arī izcelt ierīces klaviatūru, kas ir kā ērta, tā arī klusa un glīta, kas šādas klases datoram arī ir diezgan būtisks fakts. Šim datoram ir diezgan liels skārienjūtīgais paliktnis, kurš izcelts ar apgaismotu apmali. Paliktni ikdienā lietot būs viegli, un šādās darbībās tas diezgan veikli liks aizmirst par datorpeles nepieciešamību. Paliktni iespējams izslēgt 2 reizes pieskaroties tā kreisiem augšējiem stūrim. Šādā gadījumā tiek izslēgta apgaismotā apmale, un augšpusē iedegas sarkanas krāsas dioda. Ierīces palmresta labajā pusē novietots pirkstu nospiedumu lasītājs. HP Pavilion DV6 labajā sānā varam atrast diskas dzini, informatīvās diodas, 2 USB pieslēgvietas, kā arī lādētāja līgstu. Savukārt kreisajā 2 austiņu, 1 mikrofonu, 2 USB, tīkla kabeļa, HDMI, kā arī VGA pieslēgvietas. Ierīces priekšpusē atrodas jau minētie skaļruņi, glīts Beats Audio logo, kā arī SD un MMC atmiņas karšu lasītājs. Kas tad šim lācītim ir vēdrā? Šodien apskatāmā ierīce aprīkota ar 2 kodolu AMD A4 akselerēto procesoru, 500 GB cieto disku, 4 GB operatīvo atmiņu, kā arī 64 bitu Windows 7 operētāja sistēmu. Kā jau varam noprast, šis nebūs pats jaudīgākais portatīvais dators, taču Windows 7 operētāja sistēmā iebūvētais tests ierīces veiktspēju novērtējis visnotaļ pozitīvi. Zemākais vērtējums 5,6 balvas ir piešķirts procesoram. Savukārt augstāko 6,5 balvas ieguvusi grafika, kā Windows Aero, tā arī gaming izpildījumā. Paši jaunākās un prasīgākās datorspēles gan nevarēsim spēlēt, taču vienkāršāku laika kavēkli dators mums nodrošinās bez jebkādām problēmām. Dators var lepoties ar pārdomātu un efektīvu dzēsēšanas sistēmu. Ierīce pārlieku nepārkars, taču tajā pašā laikā, veicot resursietilpīgākus darbus, tā ir diezgan klusa. Arī metāla palmrests, jeb vietas, kuras rakstot turam plaukstus, ir patīkami vēsa. Šodien apskatītais HP DV6 portatīvais dators, kurš aprīkots ar AMD A4 sērijas akselerēto procesoru, par sevi ir atstājis visnotaļ labu iespaidu. Ierīce nevien glīti izskatās, bet arī tās veiktspēja ir diezgan pieklājīga, un cena arī nav no tām augstākajām. Ierīce ir pieejama par 389 latiem. Dators būs labi izvēle kā mācībām un darbam, tā arī izklaidēm. Pie noteikumi, ja nebūs nepieciešams darbināt ļoti prasīgas aplikācijas. Metāliskais korpus nodrošinās to, ka ierīce savu glīto izskatu saglabās vēl ilgi. Kā zināms, metāls ir noturīgāks pret skrāpējumiem salīdzinājumā ar plasmasu.